Jautājums par ēdienreižu biežumiem. Cikos ir ieteicamais laiks ēst brokastis, pusdienas un vakariņas, un vai starp ēdienreizēm drīkst ēst tikai smūtijus vai arī kādu augli? Praktiski būtu vērtīgi savas ēdienreizes. Tur tāds konkrēts laiks prasīts, gan brokastis, pusdienas, vakariņas. Es vienmēr ierosinu skatīties pēc 1., 2., 3. ēdienreizes, skatīties, kurš ir tas brīdis, kad tev sāk gribēties ēst. Vai tu pielieto intermittent fastingu. Par fastingu arī tu vari atrast gan šeit video padomu sadaļā, gan arī Facebook live'am vajadzētu būt grupā pieejamam. Ja tu neesi vēl Facebook grupā, Coaching Club, ej uz turieni, visiem aplikācijas biedriem ir bezmaksas pieeja šajā grupā, un mēs ļoti gaidām un aicinām. Tomēr tev ir pašam arī jāsajūt, cikos tev gribās brokastis. Tomēr arī atceries jautājums, cikos ir bijusi pēdējā ēdienreize. Jo vērtīgāk ir skatīties, pat organizēt savas ēdienreizes pēc pēdējās ēdienreizes. Ja? Jo tavai pēdējai ēdienreizei vakarā vajadzētu būt ne vēlākā pusotru stundu, stundu pirms gulētiešanas. Tādas 2 stundas vispār ir kolosāli, tomēr, ja tu rēķini tādas pusotra, un ja stunda kādreiz sanāk vēlāk mājās, tad tas arī vēl būs ok, tomēr tev ir jāiedod savam ķermenim atpūsties. Līdz ar to tu rēķini pēc pēdējās ēdienreizes, cikos tu paēdi, un tad skaties no rīta 10 balvu sistēmā, cikos tev gribās ēst. Mūsu katra ikdiena ir tik dažāda. Ir cilvēki, kas pēd brokastis jau agri no rīta, ap 7, tomēr negribās ēst, tāpēc, ka saprot, ka pēc tam īsti nebūs laika, vai sāks ikdienas darbi, bērņu skolu un tā tālāk, un vienkārši nepietiek tā laika paēst. Tad es vienmēr ierosinu organizēt, varbūt tu vari paņemt līdzi brokastis, šo savu pirmo ēdienreizi un paēst kaut kur vai darbā, vai, piemēram, ja tu esi kaut kur ceļā, vai apstāties uz vietas, vai arī, piemēram, skolā, universitātē, un tad paēst tajā brīdī, kad gribās ēst. Un pēc tā apmēram ir 3 līdz 4 stundas ir pauzīte, kurās tu ēd. Ja tu skaties, ka tās ēšanas loks ideālā gadījumā, neēšanas loks ir 14 stundas no pēdējās ēdienreizes līdz 1. no rīta, tad vakariņas un brokastis mēs to varam saukt, tad 10 stundas ir tas loks dienā ideālais, no 10 līdz 12, kurā tu ēd. Ja pēdējā ēdienreize ir ap 2 stundām pirms miega, un ideāli mums būtu jādodās gulēt līdz pusnaktī, tad 9, teiksim, ir pēdējais laiks, kad tu ēd, tad 9 tu paēd, 3 līdz 4 stundas iepriekš ir iepriekšējā ēdienreize, tad ap 5, 6. Un pēc tam pusdienas tad mums no rīta ir arī mēs skatāmies brokastis, mēs skatāmies vēl 4 stundas atpakaļ. Un pa vidu vajadzētu būt arī tādai mazajai uzkodas reizei, jeb launagam, kurā mēs organizējam tādu arī pilnvērtīgu to maltīti, lai būtu maksimāli visas uzturvielu grupas sasniegtas. Tu redzēsi, ka tajos laikos tā variējuma plūsta, bet tev ir kārtīgi jāpaņem pašam sava tā diena, jāsaprot, jāsaliek pa pulksteņa laikiem, cikos, kur tu esi, cikos tu reāli vari paēst, lai būtu šīs 3 lielās pilnvērtīgās maltītes un 1 tad uzkoda. Reizēm cilvēki sāk dienu ar uzkodu. Teiksim, es arī reizēm nesāku dienu ar tādu kārtīgo maltīti, bet man sākas diena ar kafiju ar pienu. Piens ir reāli kā es saņemu gan uzturvielas, gan kalorijas, apēdu vēl, piemēram, riekstu, sauju un ābolu. Tad, teiksim, tas arī ir tāds olbaltumvielas, tauki un mazliet arī ogļhidrāti no augļiem, un tad ir tāda pilnā maltīta. Pa vidu šai, teiksim, tām ēdienreizēm tam nav jābūt obligāti tikai smūtijiem. Smūtijs ir tāda, 1 reize dienā, ka tu vari izdzert ēdienu, nevis sakošļāt, un tas var būt tajā, ja tu saliec visas tās uzturvielas, kuras arī lielajā maltītē salikt, tad praktiski tā kalpo kā maltīte. Bet to noteikti nevar izvēlēties, kā tagad dienā vienīgais, ko darīšu, brokastīs, pusdienās, vakariņās dzeršu smūtiju. Pa vidu tajās uzkodās tas var būt 50 grami riekstu. Katru dienu mierīgi, obaltumvielām bāzēta uzkoda kā piena spēks vai grieķu jogurts ar biezpienu, mierīgi, tikai obaltumvielas viss būs kolosāli. Tās arī visbiežākais ir tas, kas iztrūkst. Auglis, iepriekšējā video, kā minēja, 200-300 grami augļu dienā droši iekļauj to savās uzkodās. Ideālākās uzkodas arī ir obaltumvielās bāzētas sauja rieksti, 50 grami rieksti un kāds auglis vai arī īstenībā dārzens, tādi, teiksim, burkāniņi arī līdz dienas laikā var būt. Tomēr vēlreiz uzsveru un atceries, ka nevajadzētu būt, ka tu našķējies visas dienas laikā. Šīs 3
lielās ēdienreizes, tas ir numur 1, un pēc tam tu skaties, kurā brīdī tu paņem kādu uzkodu, jo nevajadzētu būt, ka tu visas dienas laikā visu laiku notiek ēšana. Tev ir jāiedod arī savam ķermenim atpūsties, sagramot, lai tas nav konstantā gremošanas fāzē.